Ja gadījumā jums rudenī sāk piekļūt krāsas, tad noteikti Jānis Midlī veikalā mēs piedāvājam daudz un dažādus toņus, lai jūs varētu izveidot visskaistākos, visobolīgākos, vismīlīgākos džempers, šajā gadījumā no alpakas. Un mēs turpinām tajā pašā garā. Vienkārši kvadrātainus džemperus, neko nesarežģījam, nemokam savas skaistās galviņas, uzvedam 4 vienkāršus kvadrātus, bet spēlējamies ar krāsām. Šoreiz mēs adījām 3 pavadienos. Alpaka ir smalka, 900 metru 100 gramiem, un tāpēc mēs izvēlējāmies tādu ziemīgāku, mīkstāku, pūkaināku variantu, saliekot 3 pavadienus. Adiet ar 6., 7. vai 8. numuru adatām, lai sasniegtu sev vēlamo adīšanas rezultātu. Šoreiz mēs balnīšu daļu nesamazinājām. Tur ir tikpat daudz baldziņi, cik pašam adījumam. Šajā gadījumā 80. Tātad uzmetums jums būs 80 baldziņi, adatiņu izmērs kalnītim būs tieši tāds pats kā pašam adījumam, lai džemperītis būtu taisns un glīts. Savukārt piedurknītēm mēs izmantojam to pašu tehniku, ko mākoniešu džemperītim un samazinām maksimāli, lai būtu piekļāvīgs jūsu delmai un veidotos balonu piedurknīti. Varat veidot viņas vienādās krāsās, strīpainas, krāsainas, kādas vien jums ienāk prātā. Galvenais, lai jums pašiem patīk.